Labvakar! Šodien mēs vēlamies kopā ar jums, dārgie skatītāji, apskatīties uz jau tūdaļ pagājušo gadu 2022. Un šodien ar Guntu mēs iziesim pāris notikumiem cauri, kas ir bijuši 2022. gadā, kas mums ir šķituši visai interesanti. Vai ne tā? Jā, gads ir bijis ļoti kolorīts un īstenībā smags un ļoti nozīmīgs pasaulē. Man liekas, ka nākošais gads būs vēl izšķirošāks, bet šis gads ir ļoti daudz ko mainījis pasaulē. Bet par to vēlāk, protams. Jā, protams, par to vēlāk, bet kā jau tu iesāki to, ka šis bija smags gads, nākamais varētu būt izaicinošāks. Izaicinošāks, jā, jā, tieši tā. Un manā ieskatā tāda neliela atkāpe, tas nākamais gads viņš būs izaicinošāks tam dēļ, ka mēs neesam padomājuši kā cilvēci pāris gadus iepriekš. Un šis ir vienkārši tāds loģisks, var teikt, iznākums kaut kādām lietām un lietu nevirzībai, ja tā varētu teikt. Jā, mēs redzam, kā Eiropa maina savu viedokli par Krieviju. Un ne tikai par Krieviju, arī par savu politiku vispār par to. Un šie Bene Hodžesa vārdi, ko es jau te citēšu vēlreiz, kā viņš ļoti labi pateica, viņš saka, Ukraiņi maksā ar asinīm par pasaules brīvību, mēs maksājam tikai ar naudu. Ja? Tā mierīgi, un tā arī ir. Jā. Principā mēs neesam tajā konfliktā ierauti ar asinīm, bet mums jāsaprot, ka to, ja mēs nemaksāsim savu daļu, tad šīs asinis var atnākt arī pie mums. Jā. Un sākot sāksim ar janvāri, kas mums ir noticis janvārī. Janvārī, principā, aizsākās, var teikt, šis tika ierosināts paaugstināt akcijas nodokli tabaks izstrādājumiem, kā rezultātā tur bija, var teikt, sākās divu lobiju cīņa, jau tā ierastās tabakas cīņa ar alternatīvās tabakas cīņa, tā var teikt, un šeit var just to, ka ir bijusi tāda negodīga konkurence manā ieskatā, ja, no esošās šīs ierastās tabakas pret šo alternatīvo, ja tā es varu izteikt, jo, par nodokļiem. Kāda starpība? Ja mums ir viss vienā grozā, tad mēs visu vienādi arī kotējam. Nevar būt, kādam ir kaut kas vairāk, kādam kaut kas mazāk, un tad mēs skatīsimies, kurš tuvāks, kurš tālāks. Noteikumi ir, noteikumi visiem vieni. Tas ir mans ieskats. Kā tev, Gunta? Es gribu tā komentēt to tādā veidā, ka šis nav pirmais piemērs, bet ļoti uzskatāms, kā lobiji, it kā slēpjoties aiz veselības, aiz tautas, aiz nacionālām interesēm, paceļot jautājumu ļoti populāri un ļoti aktīvi, bet īstenībā tās ir šauras lobiju intereses. Es aicinu cilvēkiem padomāt par šīm iniciatīvām. Šāda iniciatīva ir ļoti daudz, arī tā skatā dabas aizsardzībā, arī varbūt veselības aizsardzībā. Padomāt tieši par to, vai tās nav kaut kādas šauras lobiju intereses, kuras jūs, teiksim, godprātīgi aizstāvat, it kā ar labu gribēdami, ja, bet padomājiet par to, lūdzu. Un šis ir tieši tas gadījums, ja, kad divi magnāti cīnās savā starpā, kurš vinnēs, un cilvēki viņus mēģina kaut kā. Varbūt, ka pat nekurš vinnēs, tur ir vienkārši šis tradicionālā tabaka, kas ir jau mums visiem ierasta, un vienkārši kaut kas jauns nāk tirgū. Kā rezultātā tradicionālais ar visām rokām pret, jo kaut kas nāks un noņems tirgus daļu. To es tā saskatu saistībā ar šiem janvāra notikumiem, bet katram tas viedoklis ir savādāks. Jā, Iveta, es šajā sakarā atcerējos vienkārši tādu, ka tu man stāstīji, kas man izbrīnīja. Es nesen lasīju, kad es tiešām neticēju, ka Zviedrijā smēķētāju skaits beidzamos gados ir strauji samazinājies. Jā, tas viņiem ir samazinājies tam dēļ, ka viņi cenšas ļoti ierobežot vispār to smēķēšanas izplatību arī jauniešu vidū. Un šeit, ja nemaldos, Orlova kungs ir ierosinājis to, ka pēc 2008. gada dzimušajiem iespējams vairs nekad mūžā nebūs iespējams iegādāties cigaretes. Tas ir viens no tādiem ierosinājumiem. Ja nemaldos, Islanda bija kaut ko tam līdzīgi uzsākusi. Un redzēsim, kā tas viss notiksies. Protams, varbūt, ka ar tādiem skarbiem griezieniem varbūt, ka nesanāk, varbūt, ka sanāk, bet smēķēšana tāpatās nekas labs nav. Jā, un kur domā par vaipotājiem, kas tagad nāk modē, par elektroniskām cigaretēm, kas it kā ir alternatīva? Man tādā ieskatā nav nekādu dižo viedokļu saistībā ar to, jo jā, tas ir kaut kas jauns. Tādā ziņā. Es esmu pret smēķēšanu kā tādu bērnu un jauniešu vidū, kas nav 18 gadus sasnieguši, un par to, ko dara pēc tam pilngadīgs cilvēks.
viņš var darīt, ko viņš grib. Piemēram, es zinu cilvēks puišas, kas veipo, bet ja man ir jāizvēlās stāvēt blakus, man kā nesmēķētāji, es nezinu, ko nodara tālāk, varbūt veips vai kā tam līdzīgi, ja to es nemācīšu to skaidrot, bet es varu tikai pateikt to, ka man kā nesmēķētājai ir vieglāk stāvēt blakus kādam, kas veipo. Tādā ziņā man netraucē tas, kas mahoru jā, man atkrīt smaka, man atkrīt daudz citas lietas, kuras man kā nesmēķētāji ir svarīgas. Es varu iziet ārā uz balkonu, man netraucē apkārt. Ja? Man var kāds braukt mašīnā, veipot, man tas netraucē kā nesmēķētāji. Bet pat laikā, ja tā būtu tradicionālā tabaka, tad tas man reāli traucētu, jo man tiešām ir alerģija pret to, tādā ziņā. Ja? Bet katram savs. Jāni, ko tu teiksi par pīpēšanu? Kā jebkurš atkarības bizness, tas ir tikai bizness, un skaidrs, ka šī te biznesa pamatā ir nevis pieprasījums un piedāvājums, bet izveidot atkarība, uz kuras bāzes tiek veidots klientu loks. Un tas ir pilnīgi vienalga, no kā tu esi atkarīgs, vai no veipa, vai no cigaretes, vai no psihologa. Tikpat labi mēs varētu skatīties arī uz azartspēļu biznesu, kas arī šobrīd piedzīvo līdzīgas transformācijas pēc Covid krīzes, kad visas spēļu zāles stāvēja ciet, strauji attīstījās interneta spēļu zāles. Jā, varēja. Un tāpat viņi pārņēma tirgu un varbūt krietni tirgus daļu paņēma tajā laikā. Bet atkarība ir šo te biznesa pamatā, un ar to ir jārēķinās. Un tad, ja mēs raugāmies uz to kā uz atkarību un ka mēs viņu vēlētos kaut kādā veidā ierobežot, tad visticamāk būtu arī nodokļu politika visiem jāveido kaut cik tāda adekvāti vienādi. Jā. Tieši tā. Un Jāni, piekritīs to, ka tās atkarības, viņas jau vienmēr ir bijušas un viņas vienmēr būs. Vienkārši ir jautājums, cik kāda cita cilvēka atkarība ietekmē blakus esošu cilvēku dzīves kvalitāti. Tādā ziņā es domāju, jo viņas ir un būs, un vienmēr, cik es esmu strādājis arī ar ģimenēm, bērniem, biedrības kontekstā, tā nauda cigaretēm. Viņa vienmēr atradīsies, vai arī kādām citām atkarībām. Viņa atradīsies. Un šeit, kā tu teici, es tā domāju, ka tas būtu tikai godīgi, ka šī nodokļu politika būtu visiem vienāda. Jā, te ir tādi divi svara kausi. Visticamāk, viens no eksperimentiem, kas bija ASV sausais likums, kas parāda labu piemēru, kā cīnāmies ar atkarībām, krasi nogriežot kaut ko, un tad mums ir Al Capone, vai ne, un viss pārējais. Un viskijs no Kanādas un vēl kas, un ļoti smagi nodokļu zaudējumi tajā pašā laikā. Tur tauta atbalsta šo atkarību, un tā ir bezmaz vai tas protestētāja pienākums kaut kur pagrabā iedzert, vai ne? Bet no otras puses ir jāskatās, cik lielu jaunumu šī atkarība nodara sabiedrībai, un cik liela līdzekļi ir jātērē pēc tam kaut kādai veselības aprūpei tiem, kas ir kaut ko no tām vielām lietojuši. Savulaik ASV bija populāri smēķēt kreku, un seks bija diezgan pabriesmīgs. Tie cilvēki bija jārastē un bija, rehabilitācijas programmas smagas. Tad par cigaretēm noteikti kaut kādā diapazonā ir pierādīts, ka viņas tur izraisa kaut kādas plaušu, sirds asinsvadu saslimšanas. Tad priekš tā ir šis te papildus akcijas nodoklis, kas kaut ko vairāk iekasē, un mēs ar lielām cerībām skatāmies, ka tā nauda varbūt nonāk veselības aprūpē. Lai tā būtu. Var būt un lai tā būtu. Patiesībā būtu jādara tā, ka šī nauda būtu jāfondē. Tad viņai būtu jābūt fondētai, kad cigarešu akcijas nodoklis nonāk īpašā veselības aprūpes fondā, un ka viņš patiešām tiek novirzīts veselības aprūpē, nevis tiek pārlīdz vispārējā budžetā. Bet tas jau ir tāda
mūsu nabadzības atkal problēma, ka mums kaut kas tāpēc mums nav īsti ceļu fondu un vēl nav citu fondēto līdzekļu. Atkal nav ceļu fondu. Atkal nav, jā. Jā, atkal te mēs kā vienmēr varam iet dziļumā, lai skatītāji redz, ka mēs varam aizrauties un tos kūleņus mēs varbūt ir interesanti sekot līdz, varbūt nē, bet jebkurā gadījumā mēs ejam tālāk. Februāris. Februāris pagājuši, es atvainojos šim gadam, vēl šim gadam aizējošajam gadam bija, man patījies vēsturē, pasaules vēsturē, es domāju 24. februāri, kad notika uzbrukums. Atcerieties, kā bija, mēs jauno gadu sagaidījām ar domu, būs tas vai nebūs. Starp citu, ar draugiem un tās neformālas derības bija, kad pa Ziemassvētkiem ies vaļā, jau pagājušiem. Ja? Es zaudēju, neaizgāju Ziemassvētkos, aizgāju 24. februārī. Tātad šī ir diena, kas pasauli kardināli izmainīja, un tās izmaiņas līdz galam vēl nav apjaustas, līdz galam vēl nav izbaudītas, līdz galam vēl nav saprastas, un mēs redzam, kā tā situācija virsās, kā rietumvalstis ir mēģinājuši, tagad īstenībā nevis mēģinājuši, bet kā ir tapušas stingrākas, uzskatos striktākas, arī daudz varbūt konkrētākas, mums zināms, tā Eiropas nenoteiktība, tā papļāpāšana, jo nav noslēpums, tas konflikts varbūt nebūtu sācies, ja Krievija būtu sapratusi, ka viņi dabūs pretsvaru, vai ne? Mēs visi zinām, kā parasti Eiropa to reaģēja. Mēs jau zinām to, kā mēs smejamies. Sasauks rezolūciju, sasauks sēdzi, pieņems rezolūciju, vai ne? Tā kā es gribu uzsvērt, ka februāris bija tiešām mēnesis, kas ies pasaules vēsturē, un šīs sekas vēl nav apjaustas. Jā, tas datums 24. februāris arī manā atmiņā ir spilgti iespiedies ar to, ka pie brokastu galda tu dzirdi tādas ziņas, ka nāk kāds cits izdomā to, ka viņš drīkst šķērsot kādas citas valsts, neatkarīgas valsts robežu. Un tu nezini tajā mirklī, kā runāt ar saviem bērniem. Tu pats nezini, kā pašam justies un cik pašam būt gatavam uz kaut kādām citādākiem scenārijiem arī savā virzienā. Jo, nebūsim naivi tie, kas dzīvo pierobežā, tie tanī februārī un vēl pēc tam pusgadu, un varbūt, ka tagad mēs jau esam nedaudz sapratuši, kā katrs var būt darītu, ja, bet es varu pateikt to, ka februārs, mārts, aprīlis man pagāja tādās domās par to, ko darīt, jo es ar ģimeni dzīvoju pierobežā. Un tu nekad nevari zināt, kā būt labāk. Tālāk, bet, protams, februāris man bija arī tas mēnesis, kad es iepazinos ar vienu ukraiņu meiteni, kas dzīvo Kievā, un ja citi cilvēki ir mēģinājuši palīdzēt ļoti daudz ukraiņiem, tad esmu mēģinājis palīdzēt attālināt vienai šai ukraiņu meitenei, vienkārši ar viņu runājot caur sociāliem tīkliem, palīdzot viņai savākties, jo tā ir viena pati meitene kopā, kas dzīvo ar slimu mammu, un esot viņai ļoti dziļās tādās depresijās bez maz vai ne, sakot to, ka ar tevi viss jau ir šobrīd kārtībā, nosacīti, ja, un viss arī būs kārtībā. Un viņa man tā arī šodien vēl pateica, viņai pajautāja, kā viņai iet šodien, un tā. Viņa teica, Ivet, paldies tavai mantrai par to, ka ar mani viss ir kārtībā, un būs ar mani viss kārtībā, un viņa saka, es to katru dienu skandinu, un viņa saka, paldies Dievam, ar mani viss ir arī kārtībā, un ar manu māmu ir viss kārtībā. Tā kā mēs no savas puses, kas varbūt nevaram tik daudz materiāli atbalstīt, vai ar kādām tehnoloģijām, vienalga kādā veidā, mēs varam sūtīt tās labās domas un to labo enerģiju, jo tikai tā var arī vēl papildus aizsargāt. Jā, tas ir tas, ko tu gribi un ko tu dari. Mēs jau to runājam iepriekš, vai ne? Tad, Jāni, kā tev liekas, karš arī? Karš ļoti, Putina karš ļoti stipri līdzinās Hitlera karam. Un šeit es gribu atgādināt to metodiku, kā Putins uzsāka savas darbības. Viņš uzsāka ne jau 22. gada 27. februārī, bet viņš uzsāka šīs darbības krietni agrāk, kad veidojās Doņetskas republika un kad tiek iesūtīti tur tie zaļie cilvēciņi un tiek pasludināts kaut kādas pašpasludināts valsts, kur ir skaidri redzams rietumvalstīm, ka darbojas aģentūra, ka tiek veidot mākslīga situācija un ko, starp citu, ja mēs nebūtu NATO, visticamāk veidot arī kaut kur Daugavpilī pie mums. Un paiet tik 6 gadi, kamēr notiek kaut kādas reālas darbības, jau sākās kardarbība, tad situācija ir iztaustīta. Viņi skatās un redz, ka Rietum Eiropa un ASV
reaģē vāji, faktiski pieļauj to, ka ir kāda šāda reakcija. Un viņi iet vienkārši soli tālāk. Burtiski tāpat kā rīkojās Hitlers no sākuma, anektējot Čehiju, sadalot Poliju vai vēl kaut ko, un tikai soli pa solim skatoties, mums atļauj, tad mēs rīkojamies atkal tālāk. Un šeit ir tas, ka rietumi jau pieļauj šo eskalāciju, un šobrīd, protams, ka mēs visi maksājam, bet viena lieta, kam es īsti aicinātu varbūt nepiekrist pilnībā, ka viņi maksā ar asinīm, mēs maksājam naudu. Ja paskatāmies uz Eiropas Savienības valstīm, tad inflācija Eiropas Savienības valstīs stipri atšķirās. Tas nozīmē, ka viena maksā vairāk, citi mazliet mazāk. Un te ir jāskatās katru valstu tā šī te mēģinājumi, kā mīkstināt savai sabiedrībai šo te maksāšanu par šo notikumu. Un, protams, ka visa Eiropa bija atkarība no gāzes, tāpat Vācijas sēdēja uz gāzes sadats, kā Latvija to darīja. Un, tikai jautājums, kāpēc mums inflācija bija 23%, viņiem bija 10%, mazāk par 9%. Tad otrajā pusgadā. Un šeit ir arī atbildes par mūsu varbūt valdības rīcību, ko viņi darīja un ko darīja Vācijas valdība, tad var salīdzināt. Tā kā mēs maksājam dažādi. Jā, un neiesim tagad plašumā, mums tā daudz ir, bet tas rezumē tāds, ka cilvēki, lai padomā, ka tieši tā situācija ar pirms fašistu uzbrukumu, kā teikt, Eiropai, ir ļoti līdzīga tagad, jo tas nebija vienā dienā. Eiropa nereaģēja tāpat kā tagad. Jā, īstenībā tur pieņēma deklarācijas, atdeva Čehoslovākiju toreiz. Tas ir tāds atsevēstures notikumi, jā. Bet līdzīgi bija arī tagad situācija, bet tas rezumē tāds, ka Eiropa ir sapratusi, ir vienojusies, vienotāk kā jebkad, visu pasauli, un cerams, ka būs labi. Ejam pie Marta, Ivete. Ejam pie Marta. Marts mums nāca ar labām ziņām saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, kuri tika, var teikt, atcelti. Un tad bija daudz brīvāk tā sajūta saistībā ar ierobežojumiem, kuros mēs bijām dzīvojuši ļoti ilgu laiku. Un, tas 1. marts ar to ir tā kā palicis. Jā, pavasaris tas mēnesis. Es gribu teikt, lai cilvēki tā pie sevis panalizē to situāciju un padomā, jo visur ir zemteksti kaut kādi, un, protams, Covid bija ļoti nopietna problēma, neapšaubām. Un mēs redzam tagad to niansi, kā tagad Ķīnā šis Covid cilvēks pļauj vai ne, un kā mēs it kā esam tikuši pāri. Tad šajā gadījumā tā vakcinācijas pieeja un tā izolacionismu, tās politikas, vai ne? Bet viņi nav strādājusi, acīm redzot, jo redzīja tur, kur bija pilnībā izolēti cilvēki, kur kā Ķīnā rādīja, tur bija ļoti liels drausmas. Tur bija nenormāla izolācija cilvēku, un te mēs redzam to, ka ir vairāk nostrādājis. Līdz šim brīdim mēs redzam to, ka ir nostrādājis vairāk tas skandināviskais piegājiens, kur ir šī te, var teikt, tiek imunitāte, tāda visas tautas imunitāte tiek celta, ja? Un arī šobrīd, kāpēc mums iespējams ļoti daudz slimo ar gripu, tāpēc, ka mēs esam sēdējuši katrs savā mājsaimniecībā, ārā neesam gājuši, mūsu imunitāte nav strādājusi pilnvērtīgi šo te laiku, un tad pēkšņi kaut kas un bams un viss, un mēs esam saslimuši, ne? Ja? Kā tev šķiet? Es domāju, ka jau sākotnēji šīs te slimības sekas un tas, kā viņi ir jāierobežo, tika nedaudz pārspīlēts, proti tika pārvērtēts tas mirstības procents, tas, cik daudz cilvēku iet bojā no šīs slimības. Un ja salīdzina ar gripu, protams, ka ir mazliet vairāk, bet tas nav kritiski. Un otrām kārtām runa ir par veselības aprūpes sistēmu, kuras valsts veselības aprūpes sistēma ir gatava kaut kādām šādām pandēmijām. Un kāpēc Zviedrija varēja atļauties šādu modeli, ļaut sabiedrībai pārslimot un iegūt imunitāti, tāpēc, ka viņu slimnīcas bija vienkārši gatavs, viņiem bija visi tie inhalācijas aparāti, sapirkti lielā daudzumā, slimnīcas bija gatavs uzņemt pacientus, viņi arī to darīja, un pie mums šī te izolācija bija vienkārši aiz tādām bažām, kad netiks jau galā. Vienkārši iepriekšējos 10 gados bija laukslimnīcas, bija viena daļa nolikvidētas,
kaut vai tepat aizputē aiztaisīja un pievienoja Kuldīgai, tad Priekulas slimnīcām, un tā liekas, tur ir kaut kāda operācija zāle palikusi, viņi nav vairs kā slimnīca. Un līdz ar to mūsu veselības aprūpas sistēma 10 gadu garumā bija vājinājusies, un mēs nebijām gatavi kaut kādai šādai lielai katastrofai arī mobilizēt kaut kādus ārstus, kas ir pensionējušies, piemēram, izsaukt viņus, šādu sistēmu radīt, ka mums būtu papildus kaut kāds resurss īpašam gadījumam. Manuprāt, vienkārši ir arī tas stāsts par to, kur ir bijusi novirzīta nauda, kas ir paredzēta bijusi medicīnas attīstībai, un tie nodokļi visi, kur tad viņi ir palikuši, kur tad viņi ir virzīti, ja viņi nav aizgājuši tam mērķim. Tas ir atkal stāsts par to, kāpēc citas valstis var, un mēs nevaram. Kur tad tā nauda ir pazudusi, ja tā var teikt? Ja, protams, vieglāk ir visu aiztaisīt ciet, gan slimnīcas, gan mazākas skolas, visu nolikvidēt, jo tā ir vienkāršāk. Bet tad, kad notiek x stunda, tad mēs vairs neesam gatavi nekam. Gatavība šī x stundai visticamāk, te ir divas problēmas sadaļas. Protams, ka ir ikgadējais budžets un ir iedzīvotāju skaits, kas nepārtraukti sarūk, līdz ar to ir jāsamazina kaut kādas pakalpojumu sadaļas. Mēs nevaram turēt tik daudz ārstu, tik daudz policistu un tik daudz varbūt skolotājus, kā teiksim, pirms 20 gadiem. Tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka kritiskai infrastruktūrai būtu jāsaglabājās kaut kādā noteiktā līmenī un ir jābūt kaut kādam plānam priekš krīzes situācijas. Un mēs atceramies, ka tajā pašā kara gadījumā to paciņu, ka mums vajadzētu to mugursomu sagatavot, ka tas iznāca krietni vienu laiciņu pēc tam, kad jau karš bija sācies. Un tad fabriks izsūtīja vēstuli. Jā, bet labāk vēl nekā. Protams, jā, bet tas, ka gatavības kaut kādām īpašām krīzes situācijām mums rodās tikai tad, kad krīze parādās, tas liecina par kaut kādu tādu plānošanas, jeb strateģiskās domāšanas trūkumu. Jā, tā ir kļūda. Bet labi, mums cilvēki izbrauc no valsts. Bet kas notiek ar reimigrācijas plānu? Ja? Tad vajadzēja to vairāk attīstīt. Nevis priecāties pēdiņās par to, ka kāds atkal ir aizbraucis, un to visur likt pie afišu stabiem. Mums ir tik un tik izbraukuši. Bet būtu bijis jādomā par to, kā tiešām mainīt šo nodokļu politiku. Viņš starp citu vēl strādā, tas reimigrācijas plāns. Viņš strādā, bet atbraucot šeit, es dzirdu no cilvēkiem, viņi atbrauc, viņi saprot to, ka te tāpatās ir viss slikti un aizbrauc atpakaļ. Jā, tad viņš īsti nestrādā. Viņš nestrādā līdz galam, un te jautājums, vai tiešām ar lielākām nodokļu likmēm mēs panāksim to, ka mūsu tautieši atgriezīsies? Nē. Vai tiešām mēs ar lielākām nodokļu likmēm panāksim to, ka vairāk nauda aizies medicīnā? Nē. Vai tiešām mēs panāksim to, ka aizies izglītībā? Nē. Man ir visu laiku šobrīd ir nē. Un, manuprāt, šeit būtu jādomā par to, kā tieši otrādāk atvieglot nodokļu politiku, parādīt to vidi tādu patīkamāku, uzrunājošāku jaunajiem biznesiem, iedzīvotājiem. Ja, vispār, lai būtu kāds, kurš gribētu atbraukt atpakaļ, uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību un ienest naudu šeit. Nevis savus biznesus pārvest uz Igauniju, uz Lietuvu vai vēl kaut ko. Tu runā tā skaisti strateģiski, tā 10 gadu periodā. Te ir smaga tēma. Nē, tā ir katra gada, arī šī gada budžeta tēma tā būs, un ar ko nāk klajā Finanšu ministrija, tad, kad viņa deputātus pārliecina par nākamā gada budžeta pieņemšanu, ir izdevuma plāns un ir ieņēmuma plāns. Tātad. Un šajā te ieņēmuma plānā, kā tu mazinās, piemēram, pārtikai PVN, vācieši samazināja, man tā liekas, poļi samazināja, bet mēs turamies pie savu 21%, kā, es nezinu, bagātākā nācija pasaulē, un cilvēkiem tūlīt trūks maizei. Starp citu, trūks maizei nevis šoziem, bet nākam rudeni, kad visi pabalsti tiks samazināti, mums pabalsti nebūs nākamā rudenī. Jā. Tas būs. Bet, labi, mēs varbūt par notikumiem. Ir labi, kā jūs redzat, mums ir parunāt par daudz ko, mēs varam aiziet plaši, bet ejam atkal pie chronoloģijas, ejam pie aprīļa. Kas man tiešām iesprūda sirdī un palicis prātā, un ko es tagad mazliet nocitēšu, tas ir 23. aprīlis, kur Rīgā pie Brīvības pieminekļa notika tas pirmais, manuprāt, tāds, it kā nopietns, varbūt mazliet vārgāks nekā gribētos, bet tāds,
krievalodīgās, ja kā gribat teikt, krievu tautības cilvēku protests pret karu Ukrainā, ka šie Latvijas krievi vai krievalodīgie mēģināja solidarizēties par atbalstu. Tātad šajā gadījumā Čei Krim, es atvainojos, atbildēju uz jautājumu Čei Krim. Nu, kā jums likās? Viņi atbildēja pārliecinoši. Es papriekš prasīšu ievietēju. Viņi atbildēja pārliecinoši, ja tas bija pārāk varbūt pārāk vāri. Kā tev likās tas? Nu, ja viss process ir turpinājies, tad, protams, ar vienkārši Latvijas krievalodīgiem būtu par maz tāpat, lai kaut kādu uzmanību pievērstu. Ja? Bet tur manā ieskatā bija tiešām visas šīs te nācijas pārstāvjiem jāpieceļās kājās. Jo tas ir tāds mans redzējums to, ka jā, var teikt, sist un nosist pa vienam. Bet ja mēs pieceļamies visi, visus nekad cietumā nesaliks un visus nekad kaut kā tur nesasaitēs. Ja? Te bija tas jautājums par to, cik, labi, protams, visi nekad nepiecēlsies, ja? Bet kad būtu tā kritiskā masa tiešām piecēlusies un noprotestējusi. Bet nebija, diemžēl. Jā, un tagad es Jānim prasīšu, kā mēs zinām, kad no vēlēšanu statistikas, kad bija vēlēšanas beidzamās Krievijas prezidenta, palabo mani, ja es no galvas necitēšu, ka kaut 90% balsoja par Putinu, jeb 80% kaut ko kāpēc. Šajā valstī par rezultātiem tā ļoti nebūtu pārliecināts. Un, man grūti pateikt par viņu vēlēšanu rezultātiem. Es atvainojos, es laikam nekorekti pateicu. Es runāju par Latvijas krievalodīgo balsojumu šajā gadījumā. Es atvainojos, es aizrāvu. Mums jau pat nevajag skatīties par Krievijas federācijas vēlēšanām. Mums atliek apstīties, kā mūsu parlamentā nomainījās krievalodīgās partijas, ja Saskaņa izkrita un parādījās Rošļikovs ar Gloriju, vai ne? Tad paraugoties uz šiem tipāžiem, mēs vienkārši varam saprast, par ko balso mūsu līdzcilvēki un ko viņi vēlas patiesībā. Tad tie ir aptuveni 10% no mūsu sabiedrības, un tāda viņi ir. Tā ir realitāte. Jā, šajā gadījumā vēlēšanas parāda realitāti. Tad, principā, vai to var saukt par 5. kolonu? Kā tev, Jāni, liekas? 5. kolona drīzāk būtu jāmeklē mūsu pašu latviešu vidū. Tāpat nav 5. kolona. Viņi... ja viņi ir pilsoņi, protams, ka viņi zināmā mērā... Jā, viņi ir pilsoņi, ja viņi balso. Viņi balso, viņi ir pilsoņi, protams, ka viņi ir 5. kolona. Bet ir jārēķinās, ka ar šo te minoritāti mums īsti visa tā integrācijas politika, tas parāda, ka viņi nav beigusies veiksmīgi. Visi tie sabiedrības integrācijas fonda izsviestie miljoni vai 100,000 eiro gadā par kaut kādām apmācībām. Tas viss ir kaķim zem māsas. Sāksim ar to jau par televīziju kā tādu. Kāpēc pierobežā, citas valsts televīzija iziet cauri šiem te viļņiem, ja tā var teikt, un mūsu, mums tur tā, lai jau ņem citu informatīvo telpu, un šeit ir rezultāts. Ar ko tu baro, to tu esi sabarojies iekšā, un ja tu nedod savu informāciju, tad loģiski, tas cilvēks ir paņēmis to, kur viņam ir dota. Un te mēs esam, manuprāt, sev paši ne tikai vienā kājā iešauši, bet abās divās. Es domāju, ka informatīvās telpas izvēle ir jau tādā ļoti apzinātā vecumā. Tā sakne slēpjās mazliet citā apstāklī, ka mēs tikai tagad sākam teikt, mums būs viss izglītība latviešu valodā, ka mums būs latviešu skolas un tam līdzīgi, ka visi mācās vienā valodā un ka tas tiem jauniem cilvēkiem parāda, kurā valstī viņi dzīvo. Un izglītība ir arī tā vieta, kur ne tikai krieviem, bet arī latviešiem varētu iemācīt nedaudz patriotisma. Varbūt kāds iemācītos arī no latviešiem to Eduarda Viržas dzejolu karoks no galvas un mazliet citādāk skatītos uz dzīvi. Izglītības sistēma ir tā, kas formē pašus pamatus, un pēc tam jau runa par informatīvās telpas izvēli, jo cilvēks, ja viņš ļoti gribēs, skatīsies, viņš internetā atradīs YouTube kanālu un skatīsies sev to propagandu, un kas tur runā no Maskavas, un būs laimīgs ar to. Ir jautājums jau pašos pirmsākumos, kā mēs izglītojam savus valsts pilsoņus. Maijs mums bija
īpašs ar to, ja tā var teikt īpašs, ja, ka mums tika pārtraukts elektroenerģijas imports no Krievijas uz Baltijas valstīm pilnībā, ja, un Somiju. Nu, kā jūs uz to skatāties? Kā jums šķiet, kā tas ir ietekmējis vai nav ietekmējis Krievijas to spēku samēru pret Ukrainu šajā kara laikā? Vai tas ir kaut kā ietekmējis? Nu, mēs esam pārāk mazs, es saprotu, mēs esam ļoti mazs tāda daļa tanī visā, bet nu... Es mazliet tehnisku komentāru. Manuprāt, tā ir milzīga atkal ietekme Krievijas, ka mēs no šīs Krievijas elektriskās telpas neesam atslēgušies vai distancējušies un pievienojušies Eiropai. Sen jau tas ir milzīgi. Es gribētu teikt, tas ir pat varbūt noziegums, kas vēl nav izmeklēts, kur dažādi pamato. Bet es negribu šeit vainīgos meklēt, es vienkārši pie fakta. Ja? Tā īsti tā ātri tehniski. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Krievija uzdod šos 50 hertus visā mūsu teiksim, Baltijas telpā. Un kur tā sāls slēpjās, jo Krievijai ir svarīgi būt, lai būtu šī sinhronizācija kopā ar Kaļiņingradas apgabalu, jo tur ir savukārt viņu atomstacija, tad viņi šo enerģiju var brīvi, viņai ir ērtāk tā, viņi var pārsūtīt bez zaudējumiem, arī Kaļiņingradas enerģiju sūtīt iekšā, arī Baltkrievijas enerģiju savu laiku, ka tas viss tur astraucējus Hesu, es atvainojos ASU, ja? Bet ne par to. Tad Krievijai tas ir ļoti izdevīgi, ja? Savukārt mēs sev sarežģījām dzīvi, mēs sev, lai enerģiju dabūtu no Zviedrijas, kur tā, ka vienmēr sakam lētā, no Somijas, arī no Polijas, ja mums jāveido speciālas ir sistēmas, mēs veidojam speciālas līdzstraudas enerģijas pārvades līnijas, kas ir ļoti dārgas, nu tur arī efektivitāte ir liela. Bet katrā ziņā tas nav tik vienkārši, kā divus štepseļus savienot, vai ne? Un tas bija apzināts lēmums, kuru mēs visus gadus esam gājuši. Mēs šo nabas saiti nepārgriezām. Un, ja cilvēki nav ievērojuši, Ukraina to izdarīja nepavisam nesen, vai ne? Kas bija ļoti integrēti, jā, ar savām atomstacijām. Ukraina to izdarīja. Mēs to nespējam izdarīt. Es vienmēr kādreiz, kad bija šīs sanāksmes Rīgā par šo tēmu, mazliet ironizēju un jautāju, bet atbilde vienmēr bija tāda ļoti, kad jā, taisāmies, katru gadu taisāmies. Tā kā es gribu teikt, ka šis ir ļoti svarīgs. Tas bija tikai pirmais solis, ja, ka mēs to importu, ja, bet šī sinhronizācija vēl ar vienu ir, it kā sīkums, ja, bet tā ir ļoti nopietna lieta. Un šie sinhronie kompensatori, kas bija jāsabūvē Latvijā, ko tagad saka, kas ir milzīgas cenas un milzīgi izdevumi, viņus varēja visus šos gadus jau mierīgā veidā no Latvijas peļņas būvēt, un mēs sen būtu daudz labākā situācijā. To es uzskatu, ka tas ir valsts suverenitātes apdraudējums šādā veidā, kas nav it kā ļoti kliedzoši, bet tas ir neapšaubāms. Tā, es esmu runājis. Jānis, saka tagad tu. Nu, es teikšu, jā, ka tas nav tikai elektroenerģijas infrastruktūrā, tas ir tāpat tās arī, ja runājam par dzelzceļu, kur mums ir citu platuma, sliežu dzelzceļš, ja mēs runājam varbūt arī par citām infrastruktūras vienībām, ka mēs ļoti, ļoti lēni un gausi, gāzi tāpatās, un Latvijas gāzi ir Krievijas uzņēmuma meita, un visas šīs lietas parādījās jau arī tie korupcijas vai ne kaut kādi aizberga virsotnes, kāds cilvēks ar čemodānu tiek noķerts un ne jau pateicoties mūsu policijai, bet Igauņiem. Un, protams, ka visas tās lietas tiek lobētas un skaidrs, ka šīs te infrastruktūras darbība, ja tā teikt, Krievijas standartu pagarinājums Eiropas Savienībā tika savā veidā arī lobēts un atbalstīts, un bija dzirdīgs ausis, plats kabats, kas to kaut kā ņēma pretīm, un visticamāk arī nesteidzās kaut kur pārorientēties, un visbeidzot par tiem pašiem saslēgumiem ar Lietuvu un Igauniju, un mēs bijām pēdējie, kas nopirka tos kompensators. Es pat nezinu, vai šobrīd viss ir uzstādīti, kā bija plānā. Tur bija izgāzās iepirkums, un vairākas reizes tā kā mēģināja pārspēlēt to lietu, beigās jau laikam, ka izdevās, bet tas viss gāja ar tādu nokavēšanos, jo Igauņi bija izdarījuši, un teiksim, viņiem ir, un mēs varam redzēt to biržas cenās, kad Igauņiem šīs te cenas ir krietni zemākas nekā Latvijā. Un tur ir savi iemesli, protams, ka otrs no iemesliem tas, ka mēs pēkšņi apturam savus tecis un neražojam vispār, jo gāzi dārgi. Jo gāzi dārgi, jā. Bet tā jēga ir tāda, ka mēs arī ļoti maz ražojam elektrību
un tāpēc arī bija šis, jo lielāks ir pieprasījums, jo augstāka cena. Jā, nu tas, ka Latvijā elektroenerģija, tas, ka enerģiju mēs nespējam saražot cik vajag, tas atkal ir Latvijas suverenitātes problēma. Ja? Bet to tagad neaiztiksim. Mēs iesim dziļumā. Jā. Tas ir vienkārši ilgtermiņā ievilkts. Jā, ievilksim. Nu labi, tagad jūnijas, manuprāt, arī ļoti svarīgs moments. Varbūt tas tā ir pagājis, jau aizmirsies, bet Rīgā sākās 3 jūru iniciatīvas samits. Es varbūt te tieši par šo konkrēto samitu, bet vispār par to manuprāt, izteikto tendenci, ka tā Eiropa kaut kā mazliet pārgrupējās, tā Eiropa. Es gribētu teikt, Eiropas Savienības ietvaros. Kā jums liekas, tas ir labi vai slikti, ka veidojas tas, kā es to redzu, veidojas tāds jauns Eiropas centrs, es tā gribu drosmīgi teikt, ap Poliju, ap Ukrainu, protams, ap Čehiju, arī ap Baltijas valstīm, ap Ziemeļu valstīm, ka tiek nobīdīta mazliet nost Vācija, stipri Francija nobīdīta. Kā jums tas liekas? Kā tas izskatās? Tas ir labi vai slikti? Es gribētu teikt to, ka pārmaiņas vajadzētu skatīties uz pārmaiņām kā uz nosacīt labām lietām. Ja? Ja acīm redzot, šīs pārmaiņas ir bijušas, tātad viņām bija jābūt, un acīm redzot, tās vecās Eiropas valstis nav varējušas noturēt to buru nosacīt. Ja? Tāpēc arī ir jauni flangi veidojušies, manā ieskatā. Tāpēc es gribētu teikt, ka tas ir tikai un vienīgi varbūt iespējams uz labu, jo mums arī pašiem, manuprāt, bija jāskatās varbūt vairāk nedaudz tādā ciešākā Baltijas valstu. Jā, kaut kā pa Baltijas solidaritāti. Baltijas valstu solidaritāti, jā, Ziemeļu valstu un tādas savādākas nedaudz apvienības, lai tev nav tikai vienīga Eiropa, bet ka tev ir vairākas tās tavas mazās komunas, ja tā varētu teikt, kurās tu vari atrast dzirdīgas ausis un atbalstu kaut kādu lēmumu veidošanu. Jā, par Eiropas Savienību kā veidojumu, ja mēs skatāmies, Briti izstājās, kas ir patiesībā pirmais signāls, ka šajā savienībā kaut kas īsti nav pareizi. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, ļoti slikti jau salīdzināt ar Trešo Reihu, bet situācija ekonomiski, ja mēs neskatāmies uz to, kad bija karš un bija viss kaut kas, tad ekonomiski izskatījās tā, ka Vācijā bija Rietummarka un okupētās teritorijās bija Austrummarka. Attiecība bija 1:10, vācu zaldāts saņēma Rietummarkās algu, ienāca Rīgas tirgu un izpirka visu maizi. Un atnāca tie nabadzīņi un savu Austrummarku nespēja nomaksāt. Kā ir mainīsies sistēma, teiksim, ja mēs paskatāmies uz šodien, it kā visiem ir viens un tas pats eiro, nav nekāda Austrum un Rietum eiro. Bet Austrum Eiropā ir krietni zemāks algas, ir nodokļu sloks pret algu veidojas tā, ka ir lielāks, un tad vēl ir zemāks kvalitātes preces. Tas nav nekāds apgalvojums, mēs to zinām. Tā ir realitāte. Jā, tā ir realitāte. Mēs varam aizbraukt uz Zviedriju, nopirkt Merilda kafiju un varam nopirkt šeit veikalā Merilda kafiju un kaut kā smaržu, garšu un pārējais ir mazliet atšķirīgs. Kāpēc tas tā? Var zīlēt, bet trešais tāds faktors ir pašu valstu, varbūt tās iespējas, kas tad ir ražotāju valstis un kas ir patērētāju valstis. Un beigās iznāk tā, ka augsts pievienotās vērtības produkts ražo Vācijā, Francijā, mazliet Ziemeļitālijā, kaut ko varbūt Spānija vēl dod, lai gan arī diezgan jau attālināti. Tad šīs centrs, Francija, Vācija, Ziemeļitālija, ir tas, kas ir ražotāju valstis, un pārējās ir tā kā patērētāji. Viņi saņem pabalstus, lai varētu nopirkt. Un tad mēs nonākam tādā interesantā situācijā, kad viss naudas cirkulācija ir vienkārši Frankfurtas virzienā, un tajā bankā viss sakrīt, un tad no turienes arī lemj par mūsu nākotni. Mums stāsta, kādām mums jābūt ir tiesām, kādām mums ir jābūt, teiksim, ģimenes formām, mums ir stāsta, kā mums pareizi jādomā, un beigās mūsu pašu likumdošana ir pakļauta Eiropas regulām un direktīvām, un beigās tad mēs paskatāmies, vai mēs vispār esam
tā kā neatkarīgi. Jā. Un šis jautājums izpeld. Un tāpēc arī veidojās šī te nodalītība starp varbūt Poliju, Rumāniju, tur Grieķija, kas vispār ir savu ārējo parādu uztaisījusi un kaut kādu tuvu 200% no IKP. Tad šīs valstis ir sāk domāt, viņās iedzīvotāji nemieri un teiksim, Polija kā virzās citu ceļu un tomēr mēģina šo savu neatkarību nodrošināt. Viņas tad citu arī savu valūtu nav pazaudējuši. Un ap to valstu, teiksim, ekonomikām, kas ir spējīgas kaut kādā veidā pretoties, tad arī veidojās šī te galvenā as, un es nedomāju, ka mums tā kopība ar Zviedriju būtu ļoti tāda pieņemama, jo Zviedrija tomēr ir tā vecā ekonomika, kurai ir uzkrāti muskuļi, un mums būtu vajadzīga patiesībā stingra robeža ar Zviedriju un Vāciju un vēl dažām, teiksim, Rietumē Eiropas valstīm, kas mēģina savus ražošanas gigantus likvidēt mūsu ražošanu, lai viņu ražošana palika kā monopoli. Un te mēs varam gan mūsu cukuru nozaru paskatīties, gan ķēžu rūpnīcas, kas tik kaut kur aizplūda. Ļoti daudzās nozarēs tas ir redzams. Un neviens jau skaļi to nesaka, kad pie mums likvidē ražošanu, tāpēc, ka kaut kur Francijā ir tāda rūpnīca, un te viņi nebūs vienkārši tāpēc, ka viņiem vajag vienīgo Eiropā. Jā, un mēs paliekam kā patērētāji. Un katra jau šī Eiropas valsts cīnās par to savu biznesu, vienkārši kur ir stiprāki, tie jau vinnē. Un mēs neesam tik stipri, un kamēr mēs neesam pietiekami stipri, un mums nav tā sava nozara, kurā mēs pelnam. Ja mums vēl ir palikusi kokrūpniecība un lauksaimniecība, tad vajadzētu visiem spēkiem un, es nezinu, dūrēm tur vai kā aizstāvēt šīs te nozares, kas vēl aizvien ir eksportējošas un rāda to mūsu pienesumu ekonomikai. Bet, es domāju, ka te ir par to 3 jūru vai kāds pieļaus. Rietumēropas valstīm tas nav vajadzīgs šāda savienība. Un visticamāk, ka viņi mēģinās šķelt un diez vai. Un otrs, kā tad izskatīsies, mums būs vēl viena savienība, būs 2 Eiropas. Tāpēc es jautāju. Jā. Tur būs vēl nianses ar to, ka Ukraina kā ļoti spēcīgs spēlētājs, kas noteiks pasaulē toni, pateiks savu vārdu. Bet par to mēs runāsim rītā. Tālāk. Kas mums tālāk? Tālāk mums ir jūlijas. No jūlijā saskaņā ar administratīvo reformu Ādažu, Ķekavas un Mārupas ciemi ieguva pilsētas statusu. Kļuva tādi lielāki jau. Kā jūs, kungs, to skatāties, ka ir tāds lēmums pieņemts saistībā ar reformu? Es domāju, ka dabīgi. Tas ir pašvaldības. Tas ir fakts. Viņi ir izauguši. Noteikti, ka Ādaži ir lielāki par Durbi. Kas ir pilsēta? Kas ir pilsēta, kad 450 vai cik tur iedzīvotājiem, tad Ādažos noteikti ir vairāk. Ja Durba var būt pilsēta, kāpēc Ādaži nevar būt? Un Mārupa, ne? Jā. Tā kā, tieši tā, ir auguši, attīstījušies un savu roku pie tā pilkuši, lai kļūtu par pilsētām. Jā, šeit varbūt, es nezinu, vai ir vērts to stāstīt, tāds kurios man nāca prātā, ko man stāstīja reiz Rojas pilsētas, ne pilsētas, Roja nav pilsēta, Rojas galva, Rojas mērs, Rojas priekšniece, kāpēc Roja nav pilsēta. Ļoti interesants stāsts. Tas pamatojas, laikam jāpastāsta būs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēku uz vietas var ļoti daudz ko noteikt. Mēs jau runājam to, ka Durbē Durbi kā pilsēta mobilizējusies. Roja kā pilsēta netapa tāpēc, kad skolotāji solidarizējās. Tas bija padomu laikā. Tas ir padomu laiks, un padomu skolotājiem valsts deva par brīvu malku un elektrību. Un savukārt pilsētas skolotājiem tā nebija. Un, kad bija sagatavoti visi lēmumi, lai Roju pataisītu pa pilsētu, tur atbildi viss, gan finansējums, gan infrastruktūra pa lielām bija. Tad skolotāji pacēla traci un uztaisīja
merkantili interešu pēc, var sakot, nobloķēja šo pasākumu. Jā, un tieši tāpēc Roja nav pilsēta. Redzat, es to gribu teikt, cik maz vajag, ja, kā vietējie var izspaidot savu dzīvi. Šajā gadījumā tas nav tas labākais piemērs, lai man piedod Rojas skolotāji, tagad es ceru savādāk, bet principā progresīvi cilvēki, kas it kā vajadzētu skatīties uz pasauli globālāk un racionālāk, bet es uzsveru, tas bija padomu laikā, ja es uzsveru vēlreiz, lai nedomā tagadējie skolotāji, ja, lai netiktu viņi tagad norāti, ja. Vienkārši kā tas, tādas mazas paralēles, tas mazs humors, ne? Tā kā, redzat, kā tas ir, tad tur cilvēki, dabīgi, bet lai betot to tematu, tur cilvēku skaits atbilstoši tāds bija, un tas, vai tā Rīgas, tā aglomerācija ir laba vai slikta, to mēs atkal citreiz iztirzāsim droši vien, bet tā ir Rīgas aglomerācija, principā, tas ir neapšaubām. Jā. Kas vēl mums jūlijā ir noticis? Jūlijā ir turpinājies Rail Baltica projekts, kā rezultātā ir papildus bijis jānojauc tirzniecības centrs Titaniks. Jā. Tur tagad ir nedaudz savādāk Rīgā. Kā tu tur ir tanī Rīgā? Titānika nav. Titānika nav. Jā. Es pat kāpu ārā no autobusa un skatījos, kā tās bumbas tur un viss tur grūst un darās, un ekskavātori strādā un strādnieki atskaņo Titanika melodiju. Jā, to var atrast Facebookā, to episku paskatīšos. Klipiņu var atrast. Es domāju, ka ja meklē, tad var atrast. Jā, bet redzi, ja gribās kaut ko modernāku, labāku, jaunāku, foršāku, tad no kaut kā tāda vecāka ir jāšķirās. Ja? Neko darīt. Tā ir. Tas ir laba lieta, un arī šis projekts Rail Baltica, kas atkal neaiztiksim, bet tas atkal ir svētīga lieta, jo es vienkārši pieminēšu to, ka kaut tas sliežu platums, ka šeit var militārais transports ierasties, vēl jau nevar, bet var atbraukt non-stopā, ja būs vajadzība. Ja? Tas ir tāds liels zemteks, ko varbūt skaļi nepasaka, bet padomājiet par to šajā gadījumā, jo tā dzelzceļa nozīme militārās infrastruktūrā ir milzīga. To tagad redzam karā Ukrainā. Labi, ejam tālāk, jo laiks negaida. Augusts. Manuprāt, ļoti svarīgs moments bija tas bija 9. 10. augusts, kad Latvijā ieradās vizītē Bens Hodges, tātad ASV aizsardzības ministrs. Un es gribu teikt tādā ļoti vienkāršā cilvēciskā valodā un varbūt mazliet ar humoru. Tas parādīja, ka šajā gadījumā teritorija tika iezīmēta. Jūs jau zināt, suņiem, kā tas ir, ja? Atvainojos par mazo humoru, ja? Tad viņš atbrauc un parādīja, te ir mūsu zeme, ja? Tas bija, manuprāt, ļoti skaidrs signāls tiem prokrieviskiem spēkiem, ka šī teritorija, ka tas nav Krimnāša, ka tā ir šajā gadījumā Eiropas teritorija. Tas tāds humors, bet kā jums likās tā racionāla puses, vai ne? Jā, protams, ka NATO valsts, lielākās donoru valsts ministra ierašanās ir nozīmīgs, ja pārliecinošs tas fakts. Es tajā brīdī biju atvaļinājumā, tā ka es to veiksmīgi visu to fonu palaidu garām, bet, protams, ka pēc tam jāfiksē, un jā, tā ir. Jā, tādas lietas, kad, kā tu saki, iezīmē to teritoriju, mums pašiem arī ir ļoti svarīgi, jo mēs jau ar visi bijām tādā, neziņā, kur tad mēs esam, mēs tādi mazi. Jā, mums bija baila, ka mēs nav pārdevuši, tas taisnība. Ko tu vari zināt, kas aiz muguras ir jau noticies? Tieši tā. Tieši tā, vai mēs zinām, taisnība. Un tāpēc, ja parāda jau konkrēts tās robežas, kāds cits, tad arī tā sirsniņa varbūt ir mierīgāk. Varbūt. Sirsniņa mierīgāk un muguru var turēt taisnāk. Jā. Un principā to muguras turēšanu taisnāk, man liekas, mums latviešiem vispār vajadzētu to muguru taisnāku turēt visu laiku. Jo tā kā iepriekš sarunā tu pieminēji par to, ka poļi tur ceļās kājās, jā, tur visi ceļās kājās. Jā. Bet, lai man tautieši piedod, bet mums ir, tas, protams, ir droši vien vēsturiski, ja, un gēnos. Bet mums ir tas kalpu gēns atainojums, ja? Ir. Un tas ir tas, ko mums mēģina iestāstīt. Jā, bet mēs ko darām? Nē, tie jau visi citi, lai jau tie visi izdara. Labi, tagad uzliks lielāku to slogu, nesīšu. Bet tā ir. Ja kaut kur citā valstī pateikt, arī pašā Polijā, ja pateikt kaut kādas lietas, viņa iziet ielās ātrāk. Un par šādām lietām es ar pašiem poļiem runāju, ka viņi saka, mums tā kā pie jums īsti nevarētu, ja, jo mēs jau nākamajā dienā būtu ielā. Ja, un mums šie deputāti, ministri un vispārēji, viņi zina to, ka šitā ar mums nevar.
Jo, mēs būsim pie ēkām, protestēsim un darīsim. Bet mēs protestos ejam, nē, mēs pasmējamies par tiem, kur aiziet protestā. Ja? Protests ir viena no tām formām, kā mēs varam pateikt to, ka mēs ar kaut ko neesam apmierināti. Kā var pateikt, ka tu neesi ar kaut ko apmierināts, ja tu neej un nesaki? Jā, latviešu hipertolerance ir no vienas puses sabrīnojama, varbūt pat ir, teiksim, arī labas nianses, jo, ja mums pārmet, teiksim, sveštautiešu neintegrāciju, tad lūdzu, es lieku pretī šo hipertoleranci, ja, kad 3 latvieši vienā, to mēs zinām. Ja viens runā uzreiz krieviski, angliski vai franciski, ja, to mēs zinām. Tad te ir tā labā nianse. Mēs tiešām esam ļoti atvērti un ļoti toleranti. Un lūksim tad sveštautiešiem, būt arī tādiem pret mums. Un tā ir labā ziņa šajā gadījumā. Bet es tā paņēmu labo. Man te gan jāpiebilst, ka atšķirībā no Polijas lielā daļā Latvijas pašvaldību no 40 līdz 60% cilvēku strādā valsts un pašvaldību iestādēs, ja neskaitam tur Rīga, Liepāja un teiksim, lielās pilsētas, tad problēma ir apstākļi, ka viena daļa ne tikai negribētu, bet viņi arī nedrīkst iziet uz ielas, jo viņi zaudēs darbu vienkārši, ja protestēs pret šo valsti, jo viņi uz viņu strādā. Un tā varbūt ir viena liela problēma, ka gan ekonomiskā ziņā, ka faktiski viena daļa Latvijas ir tāda patērējoša, kas pati vairs neko neražo. Un, protams, ka tā ir arī sociāla problēma. Nebūs nekāda protesta tur kaut kādos Daugavpils nodaļos, kur lielākā daļa ir skolotāji, mediķi, policisti vai vēl pašvaldības domi darbinieki un pēkšņi vai kaut kādu, es nezinu, Latvijas valsts mežu kaut kāds darbinieks. Viņi neies protestā uz ielas un sakot, mēs te tagad mums nepatīk pastāvošā iekārta un tagad mainiet kaut ko. Nē, viņi strādā uz šo iekārtu, nebūs nekāda protesta. Tā kā iespējams ir tikai Rīgā un vēl varbūt šeit Liepājā, bet tā liela daļa no Latvijas būs inerta un ar to mums jārēķinās. Tā iekārta, tad viņa, tas jau nav noslēpums, viņa ir par lielu. Mēs viņu nespējam uzturēt, un viņi ir par lielu. Un tomēr manā ieskatā ne tikai jāsamazina varbūt tās mazo, bet vispār novadu tās iekārtas, bet arī valstiskā mērogā. Mums šobrīd ir uztaisīt vēl papildus vienu ministriju. Ja? Jā, mums ir ministrija. Kam dēļ? Manuprāt, vispār vajadzēja samazināt visus pusi. Mēs nespējam tik daudz panest, cik mums uzliek virsū. Un tas ir tad runa par to, ka mums uzliek. Tā mēs nonāksim pie Saeimas. Ejam tālāk tagad. Ņemam nākošo mēnesi. Septembris. Tas tavs mēnesis bija, ne? Mans mēnesis? Jā, tavs mēnesis. Septembris. Jā. Ko mēs varētu izņemt ārā no septembra? Redz, septembris ir bijis tas mēnesis arī, ka Krievijā izsludināja mobilizāciju, kas visiem atkal likas sarauties, kas būs, ko darīs un uz kurām pusēm tad viņi tad ies tagad. Protams, uz Ukrainu, bet tāpatās tā baila bija, manuprāt, arī visiem. Kā? Vai tad tiešām viss savāks? Un tas arī bija tāds diezgan, manuprāt, tāds iespējams pat haotisks mirklis, kur ar varu. Bažu pat pamanīt Latvijā vienam otram, kad tikai nepasauc uz tēvu zemi. Bez mazliet, vai ne? Tu nevarēji tā zināt, kā notiksies. Bet, saistībā ar to mums ministru kabinets lēma izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 22. gada decembrim uz Latvijas, Krievijas robežas, Alūksnes, Balvu un Ludzas novados. Bija tā vai nebija? Jo beiga. Jā, bija tā, nebija tā, kā jūs to izjutāt. Protams, jo bēga tie iedzīvotāji, kas negribēja ietanī mobilizācijā. Bet atkal, manuprāt, tas jautājums par to, vieglākais ir aizbēgt. Bet atkal, piecelies, ja masa pieceļās un pasaka, nē, stop, cik tad Jāni var ielikt cietumā iekšā? Vai tad Krievijai tik bezgalīgi daudz to cietumu un vietas ir, kur ielikt? Vai tad apšaus visus? Mēs nedomājam. Sibīrija ir plaša. Labi, tad varbūt tiešām viņiem bija vienīgā iespēja skriet kaut kur citur, bet arī pat laikā ar ļaušanu aizskriet kaut kur citur. Mēs nekad nesaņemam to variantu, ka viņi tomēr kaut kā bišķiņi protestētu paši savā zemē. Es to redzu, es atvainojos, ka es tādu aktīvi iejaucos. Es to redzu tādā varbūt pat tādā ļoti
episkā brīdī, un tā varbūt ļoti konkrēti pateikšu. Te ir tā nianse, tā krievu mentalitāte. Viņiem tas karš patīk televizorā, patīk paskatīties, kā tur mūsējie sit, kā tur, citus mūsējos, teiksim tā, vai šajā gadījumā, sauc kā gribi, viņi tur, kā tur Ukraiņus šajā gadījumā sit, viņiem patīk skatīties, viņi tam visi ir par, viņš par to balso, bet tikko viņam jāiet karot, tā viņš pamūk un tad astīgi ģipā. Tāpēc, ka tas pašus skar. Pašus skar, tad ļoti tāda, merkantila lieta. Ja? Tas karš ir interesants tik ilgi, kamēr tev pašam nav jāšauj, vai kamēr uz tevi pats nešauj. Atšķirībā no Ukraiņiem, ja, kas paši dodās, kas nogādās savas sievas un ģimenes drošībā un paši dodas karot. Ja? Tas ir milzīga atšķirība. Un es domāju, ka Latvijā arī ir šī situācija, kad, ja tā x stunda būtu, kad mums šādi bēdzēji, gan jau būtu, bet viņi nebūtu nospiedošā vairumā un viņi rindās nestāvētu, es domāju. Redz, Gunta, te ir tā starpība, kāpēc arī paši Ukraiņi iet un aizstāv, ja, jo te ir divas dažādas tās pozīcijas. Ja. Ukraiņi jau aizstāv savu valsti. Krievam liek iet iekšā svešā valstī, un ja viņš saprot to, ka tas nav viņa, viņš mūk. Tas ir vienkāršākais. Ja. Un arī mums, es arī gribētu ticēt to, ka tomēr būtu tā, ka lielākā daļa pieceltos un cīnītos par to brīvību. Ja. Es tā ļoti gribētu ticēt tam, jo te ir atkal cita tā pozīcija. Te nav tā, ka tev liek kāds iet kaut kur citur karot. Ja? Tev pasaka, nosargā savu robežu. Tā. Oktobris mums klāt. Oktobris, jā. Es ļoti ātri komentēšu ļoti svarīgu notikumu. Tās ir 14. Saeimas vēlēšanas. Ļoti svarīgs notikums, kur mēs varētu daudz runāt. Varbūt arī kādreiz runāsim. Mēs esam maz par to runājuši īstenībā. Bet es teikšu ļoti ātri un ļoti vienkārši. Katra tauta dabūna tādu valdību, kādu to ir pelnījusi. Tas ir viennozīmīgi. Un tas, kas tur ir sabalsots, es domāju, ka visas sazvērestības teorijas par to, ka tur nomaina biļetenus un nomaina urnas, noteikti darbojas tur 0,003% kaut kādā mazā apmērā. Varbūt kaut kur, kas nepieķers. Bet pa lielam tā tiešām ir objektīva tautas izvēle, objektīvs balsojums, un rezultāts ir tāds, kādu cilvēki savā būtībā ir vēlējušies. Ja? Tātad šajā gadījumā es teikšu ļoti vienkārši un tēlaini. Kādu orķestri pasūtījāt, tādu mūziku baudīsiet. Ja? Un ja kāds saka, ka viņš nav balsojis, ja? Tad es saku, un tad tu vispār nevari muti vaļā, tad tev vispār nav tiesību komentēt. Tātad ļoti vienkārši, tas nav nekāds uzbrauciens, nekas tā, tas vienkārši ir. Un vēl es gribu teikt to, ka tas noteikti liecina par to, ka cilvēkiem ir jāpadomā varbūt vairāk, jāiedziļinās, nav runa par frizūrām, ir runa par darbiem, par izdarīto, par neizdarīto. Un vairāk tas jāanalizē, jo te jau mēs pieskārāmies tai glorijas, tai būtībai, tai saimā, kas īstenībā ir varbūt pat mazliet traģikomiski, bet tā ir realitāte. Ja? Un mēs respektējam tos visus, protams, vai ne? Un padomāsim, kur mēs varbūt būtu, ja mums tas parlaments būtu kvalitatīvāks. Un tad es gribu teikt, ka tā ir katra paša atbildība. Tādu mēs esam ievēlējuši, tādus mēs esam izvēlējušies, bet arī pat laikā tas piedāvājums jau viņš bija tāds, kāds viņš tur arī bija. Un te ir atkal, manuprāt, tā paša iedzīvotāju nevēlēšanās būt politiski aktīviem. Jo man jau ir bail, ja es iziešu ārā un tagad teikšu, es esmu tanī un tanī bariņā un esmu par tādām vērtībām un esmu pats gatavs startēt kaut kamā, ja? Man ir bail no tā nosodījuma, tām negācijām vispārējā. Bet mēs esam maza valsts. Mums ir jābūt politiski aktīviem. Mēs nevaram gaidīt, ka nāks kāds laimes lācis, kas to visu izdarīs. Ir negācijas, protams, daudz un dikt pār galvām, ja tu startē, ja? Bet, ja gribi kaut ko mainīt, kādā savā izvēlētā bariņā, kur tev vismaz tās intereses sakrīt, kā tu redzi to savu valsti tālāk. Es jau jums tā kā atļaušu oponēt. Droši. Labi, Tāpēc, ja tu teici? Es teikšu, ja mēs skatāmies nevis no personāla viedokļa, bet no partiju programmu viedokļa, tad Saeimā tika ievēlēts 4 konservatīvas partijas ar samērā līdzīgiem piedāvājumiem savās partiju programmās. Tas ir Šlesera partija, pirmā partija vai zemnieki, kuriem mēs tā kā pie labās rokas stāv Lembergs. Un tāpēc viņi tiek izsludināti par sliktiem, bet ja paraugās viņu programmās, tad pēc kā cilvēks balso, mēs varētu katram tad individuāli iet un prasīt, vai tu balsoji par programmu, vai tu balsoji par to, tāpēc, ka tur bija Lembergs vai tāpēc, ka tur bija Šlesers. Ja es raugos no programmu uzbūves un no tā, kas ir pateikts
TBLNK, Nacionāla apvienība, Latvijas pirmā partija, ZZS un apvienotais saraksts, man viņa programmas liekas daudz tuvākas nekā šobrīd valdību veidojušās partijas, teiksim, vienotība ar apvienoto sarakstu. Protams, ka apvienotam sarakstam ir centriskā daļa, bet tajā pašā laikā vienotība ir arī tā liberālā sadaļa. Jā, tieši tā. Viņi ir vairāk uz to liberālo spārnu. Un viņiem radniecīgāk būtu veidot koalīciju ar tādām partijām kā progresīvie un attīstībai par, kur neiekļuva. Bet ar to es gribu uzsvērt, ka iekļuva pietiekam daudz partiju, par kurām nobalsoja vēlētāji ar vienādiem līdzīgiem uzskatiem. Un vairākums ir šo te partiju, konservatīvo partiju pusē. Tas, kā tika izvaldot valdība un ka vēlētājs zināmā mērā ir piekrāpts, caur to, ka, redziet, vienai partijai, tad viņam bija jāizvēlās. Tur ir Šlesers, tad man jāskatās, kur es vēl varētu nobalsot par kaut ko līdzīgu. Bet es runāju ar šiem partiju līderiem, viņi bija studijā, dienas biznesa studijā, stāstīja to, ko viņi stāstīja. Un, valsts drošības dienests viņus līdz vēlēšanām nav apturējis. Nav pateicis, ka viņi nedrīkst startēt ar saviem piedāvājumiem, nav pateicis, ka viņi ir pretukumīgi vai kaut kā, ka viņiem jāstāv malā, ka viņiem jātur muti. Tad kā mēs varam pārmest šiem te vēlētājiem, ka viņi novēlējuši par šīm partijām? Un beigās, kā mēs varam pārmest, ka šis te vairākums nav veidojies no šīm 4 partijām, bet veidojas šobrīd no tam citām 3. Te ir tāda, mēs izveidosim valdību ar sliktiem cilvēkiem, bet mēs runājam par personālijām, nevis par to, kādas partijas pēc būtības varētu veidot uz kādiem pamatiem. Jo uz šiem pamatiem veidojot, koalīcijai vajadzētu būt stabilākai pēc idejas. Protams, ka mēs saprotam, ka lielo oligarhu ietekme varētu saglabāties un līdz to būtu citi sliktumi. Tā kā teorija vienmēr nav tas, kas praktiski notiek. Un šeit visticamāk, ka ir kaut kāda vēlētāja kļūda ar to, ka viņi nevar šo te reputāciju neņem par pilnu un neizvēlās. Varbūt tad, ja tur ir tas oligarhs, ja tas ir tik slikti, tad es balsošu tur. Es nezinu par nacionāļiem vai par apvienoto sarakstu, tad ja tur ir tās konservatīvās vērtības, kuras viņš vēlētos. Savukārt, tad mēs nonākam pie tādas, tā kā nevis politisko pārliecību krīzi, bet pie tā, ka mēs nevaram ielikt partiju valdībā, tāpēc, ka viņu sastāvā ir kaut kāds viens cilvēks, kurš tā kā nevar saprast īsti, kas ar viņu. Vai viņš būtu jāsēdina aiz restiem, vai tomēr jālegalizē, kas tad ar viņu jādara. Par Lembergu vispār sakot, viņš laikam ka nav balotējies, reāli viņš nav deputāts, viņš vienkārši tur tā kā ar ZZS stāv blakus kaut ko. Tad viss tā situācija ir mazliet duāla. Un tas, ka mums šobrīd valdība veido šīs 3 partijas, es nedomāju, tas īsti pareizi ir pēc viņu politisko partiju programmu sadarības. Tā sadarība tur nav diezko laba. Un es domāju, ka tas beigā kaut kā atspēlēsies, ka būs strīdi, būs kašķi un vairāk nekā vajadzīgs. Labi, ejam. Mēs redzēsim tālāk. Bet redz, ja 1. oktobrī bija Saeimas vēlēšanas, tad 1. novembrī tikai uzsāka darbu. Tas ir tā kā loģiski, jā. Tālāk, kas mums ir decembris. Decembris ir bijis pilns ar daudz dažādiem notikumiem. Ar daudziem, jā. Es gribētu pie viena tāda, atkal varbūt tāda mediju notikuma pie tā, to jau tagad visi atcerās par to Dožģu, teiksim, skandālu, par to izraidīšanu no Latvijas. Jo man tas likās tāds beidzot tāds, tas, ko mēs runājām, mugurkaula iztaisnošana, ja? Un kad Latvija pieņēma tādu diezgan radikālu lēmumu, ka viņi jūs jau zināt to situāciju, kāda tur bija, par atbalstu, teiksim, Krievijas spēkiem šo kanālu aizliedz. Manuprāt, tas ir tāda neticami drosmīga situācija, jo, cik es sapratu, tur spēcdienēs bija devuši ziņas, un to jau arī nenoliedz arī Ukraiņu kanālus paklausījos, viņi bija papētījuši to, ka tur tas tā ir Krievijas tāda, jau stils, jebkurā tādā disidentu organizācijā iefiltrēt savus 30%.
teiksim, sev noderīgu cilvēku, kas, protams, nenoliedz traģēdiju tiem, kas atkal ir, teiksim, lojāli, ja, šajā gadījumā. Tā situācija ir duāla, Jāni, kā tu teici, ja, bet es domāju, ka tas ir liels stimuls tam kanālam Dožģ attīrīties un, vai, teiksim, pārstartēties un strādāt korekti, jo tā informācija, ko viņi sāka, tas būtu bijis diezgan, tā būtu atkal hipertolerants, ja mēs būtu pacietuši šos uzbraucienus, šo atbalstu Krievijas okupantiem, vai ne? Tā kā es gribu teikt, ka šis bija Latvijā, manuprāt, tāds moments, kad mēs izšķīrāmies un parādījām beidzot savu mugurkaulu, kaut minimāli. Es teikšu, ka tās padomu vēstures, ko mēs esam pieredzējuši, kad tie vīri melnos uzvalkos vēl staigāja un pavadīja visādas pērkonu koncerts un līvu koncerts un visu kaut ko. Tad tajā laikā stāstīja daudz anekdotas par Brežņevu un par dažādiem citiem valsts vīriem. Visi domāja, ka viņš sacer tautu. Patiesībā viņš sacerēja atbilstošās iestādēs. Ar to līdzību es gribu parādīt, ka arī Putins ir cēlies no čekistiem, vai ne? Viņš ir bijis čekists, viss viņa, teiksim, tā aprindas ir veidotas no šīs organizācijas kaut kādām atliekām. Un es nedomāju, ka mūsdienu Krievijā kaut kāda opozīcija eksistē atdalīta no tā. Viņi ir kontrolēta opozīcija. Un līdz ar to viņi ir impērijas sastāvdaļa pēc būtības. Viņi varbūt savā iekšienē izskatās pēc kaut kādiem kreisajiem vai labajiem. Viņi var nebūt putinisti, bet viņi būs impēristi. Jā, tieši Katram sava loma vienkārši. Jā, viņi spēlē savu lielo teātru. Vienādā krāsā, katram ir savu lomu, katram savu uzdevumu. Demokrātija ir jāspēlē, Jā, tā ir tā varbūt tā ziņa, kas mums arī ir jāapjauš, kad, ja mēs gaidām uz Krievijas jaunu valdību, ka ilūzija ir maza, tā valdība visticamāk tāpat būs impēristiska, un Krievija savu kursu visticamāk nemainīs. Es, protams, ceru, ka es kļūdos, ka mēs piedzīvosim labākus laikus, bet realitāte tāda ir, un arī tas arī parādās šajās Dožģ programmās, un tāpēc es teiktu, man likās ļoti... Viena mācība no tā ir, lai kurā partijā tu nebūtu domā par Latviju, Arī taisnība, jā. Man tas likās zīmīgi. Decembrī vēl noslēgumā bija ļoti jauks pasākums, kas bija labdarības akcija Dod 5. Un tika tiešām ļoti liela ievērojama summa saziedot. Šeit ir par Ukrainas bēgļu bērniem. Es par Ukrainas bēgļu. Nē, šeit ir par Ukrainas bēgļu bērniem atbalsts. Tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski, kad latvieši vienmēr ir spējuši mobilizēties, kad ir bijuši grūti laiki. Jā, bet redziet, atkal tāpat laikā, labi, valsts nevar nodrošināt. Protams, man arī gribētos tādā ideālajā pasaulē būt tā, ka to valsts nodrošinātu šo slimo bērnu ārstēšanu. Jā, tieši tā. Vairāk, ar lielāku jaudu, bet man tiešām ir no sirds liels prieks, ka iedzīvotāji nav tādi vienaldzīgi, bet mēs spējam visi sastāties kopā un palīdzēt tiem, kas ir nonākuši tiešām tādā bezcerīgā stāvoklī, kur viņš saprot, ka viņš viens pats to cīņu nekad neuzvarētu, bet ir šis te atkal kritiskā cilvēku masa, kas sastājās kopā un palīdz. Šeit ir tā masa, šeit ir tā kritiskā masa. Jā, un manuprāt, pat nav... No otras puses, nav svarīgi, kas ir palīdzējis. Vai tas ir iedzīvotāji, šī masa, kas ir palīdzējis, vai valsts. Galvenais ir rezultāts, ka tie bērni ir veseli, jo tā ir mūsu atkal nākotne. Katrs mazais vai lielais bērniņš ir mūsu Latvijas nākotne. Ja valsts nevar parūpēties, parūpējamies mēs. Jā, bet tas tomēr būtu valsts uzdevums. Bet tas tā. Protams, jā, tas būtu valsts uzdevums, bet kā jau mēs runājam visu vakar arī par to, ka cilvēkiem jābūt ir aktīviem. Un šis ir tas mirklis, kad mēs esam aktīvi. Jā, ka cilvēki ir aktīvi un tiešām produktīvi tas viss ir. Tas tiešām ir apsveicami, bet ļoti labi būtu, ja varētu šo aktivitāti pacelt. Tas tā vēl tādā globālākā līmenī. Mēs, kungi, būsim izgājuši cauri gadu pārskatam. Visam gadam pārskrējuši cauri. Tie notikumi vairāk vai mazāk visi saistās par un ap karu Ukrainā. Jā, tā tas ir. Un par un ap sekām,
kas ir šī kara ietekmē, visas energoresursu cenas, kāpumi, inflācijas. Un atkal mēs jau runājam par to, kā katrs tiek ar to galā. Cik veiksmīgi katrs tiek ar to galā un cik katra valsts nedaudz arī padomā par to savu iedzīvotāju. Mēs jau varam gribēt darīt daudz labas lietas, bet ja nav atbalsts no valsts, un te jau nevajag uzreiz būt kādam šim te pabalstu atbalstam, ja? Manuprāt, vajadzētu būt kaut kādām samērībām, kā to citas valsts. Tas, ka mūsu valstī ir ļoti lieli atbalsta mehānismi, nenolieksim, ir, un viņi vēl darbosies visu nākamā gada pirmo pusi, tad visu apkurses sezonu. Un tas, par ko es vienmēr esmu iestājies dienas biznesa komentāros un vispār kopumā raugoties uz šo te krīzes situāciju gan pandēmijas laikā, gan šobrīd pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ir divu atlaižu jeb atbalsta sistēmu konkurence, kā viņas darbojās. Viens ir pabalsti, un otrs ir nodokļu mazināšana, un kur ir pabalstu priekšrocība mierīgā laikā, kad inflācija ir 2%, kā Eiropa sola, tu vari kārtīgi pārdomāt, mērķēti, iedot un saņems tieši tas, kuram tas ir vajadzīgs. Un tas nekas, ka kādu mēnesi vai divus vēlāk viņš saņem šo atbalstu un viņš būs, tā teikt, savu kompensāciju iegūs. Savukārt, tad, kad inflācija iet uz priekšu, straujiem soļiem, nauda devalvējās, pirktspēja visiem naudas plūsma nav, tad vienīgais efektīvais līdzeklis, kā to kaut kādā veidā pārlaust šo situāciju, ir samazināt nodokļus. Jo tad saņems visi un nebūs arī nekādas tur atskaites, ka kāds kaut ko ir saņēmis pa daudz, ka viņi pēc tam par to ir jāsoda, ka viņam vēl kaut kas jāatņem par to un ka viņš ir. Visi vienkārši saņem nodokļu atlaidi un par to tam nav vajadzīgs birokrātiskais mehānisms, lai to visu kontrolētu, pāraudzītu, uzskaitītu un pēc tam vēl iegrāmatot un pēc tam vēl sodītu. Vienkārši mēs palaižam PVN pārtikai uz leju un visi saņem vienādi, jā, vienkārši pārtika kļūst lētāk vai teiksim, degviela uz mirkli kļūst lētāk. Ja mums ir degvielas tirgu krīze, mēs palaižam akcijas zemāk, PVN zemāk un degviela kļūst lētāk. Un ja ir vajadzīgs tiem tirgotājiem paskaidrot, ka par to cenu ir jānolaiž, tad var, es nezinu, īpaši ar likumu viņiem uzsvērt, ka ir jābūt zemākai šīs cenai. Līdz ko atlaiž nodokli, un ka tas darbojās pusgadu un nemēģiniet ieraut nāsī. Te es gribētu arī teikt to, ka mums nav jāizdomā kaut kādi jauni modeļi, jauni velosipēdi, ja tā var teikt. Mēs varam to labo piemēru ņemt no tās pašas Polijas un citām valstīm. Jā, protams, viņām ir ražošana spēcīgāk nekā mums un pārējās lietas, ja? Bet kaut kādas lietas ir tādas, ko mēs varam pārņemt un nedomāt jaunus risinājumus un netērēt laiku, kas šobrīd, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, viens labums visam tam ir, šis instruments vēl nav Latvijā izmantots. Un viņu var izmantot. Un iespējams, ka kritiskais brīdis Latvijai vēl nav pienācis, ka viņš varbūt būs nākamajā rutinī, kad tiešām vajadzēs un ka tad šo instrumentu var izmantot un ka tas būs ļoti ietekmīgs un mudīgs. Vai ne? Un varbūt, ka tā ir iespēja. Jā, jebkura krīze ir iespēja. Jebkura krīze ir iespēja un Latvijai vajadzētu izmantot šo iespēju. Un mēs noslēgumā gribētu aicināt cilvēkus, protams, mobilizēties, jo nākamais gads būs ļoti nopietns, izaicinošs un pasaule ļoti, ļoti mainīsies. Mēs nezinām, kas notiks ar Krieviju, mēs īsti nezinām, kā karš beigsies, jā, mēs īsti nezinām, un vai karš beigsies, jā. Tātad tie ir lieli nezināmie, kas mums nākošais gads būs jāpārdzīvo. Bet, kā jau mēs tev uzsvērām pozitīvos momentus, Pozitīvais ir tas, ka mums ir šis te iespēju laiks, un tiešām cilvēkiem būtu jābūt nedaudz radošākiem, kā mēs arī runājām ar Ventu Armanu Kraukli, par to, ka mums ir jādomā, kā mēs varam savas mazās komunas pilnveidot, attīstīt, un nevis, kas man par to būs uzreiz, bet kā es varu tādā visā piedalīties, ko es varu attīstīt savā ciematā, savā pilsētā, un kādu iespējams mazo biznesiņu es varētu uzsākt. Jā, protams, ir grūti visu šeit nodokļu slogu un tas viss sarežģīja, ja?
šī mazā biznesa uzsākšana, bet atkal, kaut kādu to savu neatkarību veidot. Ja? Kā Denis teica, uztaisam mazdārziņu savu, ja? Sastādi savus mazos kartupelīšus, tur burkāniņus, vēl kaut ko. Ja? Tādā veidā kļūsti nedaudz neatkarīgāks no visa tā, kas notiek apkārt. Un jo mēs vairāk kļūsim tādi neatkarīgāki, jo labāk mums pašiem būs, manuprāt, un tad būs vieglāk arī pārvarēt šo te nākamo, aiznākamo gadu. Jā, būs vieglāk skatīties nākotnē, un mugura būs taisnāk, un tālāk redzēs, ja? Tieši tā. Tā kā, tas ir tas, ko mēs no savas puses novēlētu. Paldies par šo gadu. Tiksimies nākošajā. Laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu. Paldies.